Un čau, jauns video. Šitajā video būs bišķi savādāk, kā parasti nebūs baigā runāšana par mūsu mašīnām vai kaut kāda atrādīšana. Jā. Iesākam video. Kā ir... Vismaz kādreiz bija baigi izteikt to, kad viens otram prasīja, kur mēs detaļas pērkam un tā tālāk, un tur kāds interkārā, tur tā un tā. Bet es jau ilgus gadus ņemu pie saviem čomiem, kaut kā tur esmu iesādis, man vairs tur neprasa nekādas kvalitātes, neko, un jau zinu, visi mani sīkais arī jau vairāk kaut ko paņēmis. Yep. Brauksim parādīt, kur mēs ņemam detaļas, tas ir pirmajā redpārts. Tūlīt parādīs video, kā tur nokļūt, aizbrauksim pie džekiem, forši džeki parunāsim, pastīsimies, pastāstīsim pa visu, un tad jau tiekās tur, ja? Nē. Nē. Ir. Jā, esam atbraukuši, ceļu redzējāt, vai ne? Jā. Nu, ejam iekšā pie džekiem. Parunāsies. Tā kā... Čau. Labas dienas. Opā. Opā, ciemiņi ir klāt. Čau. Princip piekdien. Piekdien, vieglāks vietas. Iespējams tur. Nu, parunāt pa visu. Kas notiek? Kāpēc mēs šeit esam? Čau. Kolēģi aizgāja. Sākšos apsēsties. Ir piekdiena. Jā, mēs esam atbraukuši. Piekdienas mums ir trakas dienas. Grabas jādod. Pirmdienas. Jā, noģērbs. Tā kā. Cīnamies. Kaut ko daram, sākam sezonu nāks startu un visādas lietas ir ko darīt un sākam visu organizēt. Tā, skatītājiem, nevilksim garumā, šogad esam sadarbības partneris atraduši. Jā. Piedāvājumi. Tas bija ļoti negaidīti, ka mēs esam tik mazi, bet uzreiz jau, kad mums ir sadarbības partneris un uz visu tā kā sezonu piesakās. Jā. Nē, jebkurā gadījumā man jau vienmēr bijis tāds stimuls vienmēr kādam vai kaut ko palīdzēt vai kaut ko nākt preķī, ja vien tas ir iespējams un cik vien tas ir iespējams, jā. Tāpēc, cik es jūs jau zinu, diezgan sen arī, personīgi jūs, tāpēc es domāju, kāpēc ne, jūs esat jauni un gribat kaut ko darīt, tā kā tas vienmēr ir tikai apsveicami. Jā, Tāpēc mēs nolēmām, ka mēs varam un gribam šovasar arī jums arī patusēties agresijos, tā kā ne tikai sēdēt šeit ofisā un strādāt, bet arī atpūsties kādā brīdī. Jā. Šitā ir pirmā reize, mums tāds ir, tāpēc arī grūti ko runāt, ko nē. Tā vien tāds viegls apmulsums, bet nu labi. Tā vien cilvēks tur aizvies. Nē, tas ir tā nopietnā tēma, viņi nav vajadzīgi šobrīd priekš jums. Mēs arī neliels tāds suvenīriņš, tas ir tīri suvenīrs, tas nav, kā saka, nekas iespējīgs, bet suvenīrs. Tā, jā, arī pa visu to mērču. Jā. Mums pašiem ir jau uztaisīts un šitāds te izskatās. Mērčiņš, jā. Man ir Jākabs. Kristaps. Arturēkiem arī ir uztaisīts jau tā, ka, viss ir smuks attaisīts tā, lai skaisti. Tad labi pastāst, ar ko jūs te nodarbojaties vispār un ko jūs piedāvājat? Teikšu, sākšu tādu pašu sākumu, kad jau vairāk kā 10 gadus tieši nodarbojos ar automašīnu rezerves daļām, bet galvenais uzsvars ir uz oriģinālajām rezerves daļām. Mūsu galvenais klients ir servisi, virsbūvu iecirkņi, un, protams, arī cilvēki, kas vēlās apkopt savas mašīnas, remontēt savas mašīnas tieši ar kvalitatīvām oriģinālajām rezerves daļām. Tāpēc mēs esam šajā nišā, šajā jomā un vēlamies arī tādā veidā pateikt cilvēkiem, kad nevienmēr vajag nopirkt to, teiksim tā, lētāko pakaļdarinājumu,
un mainīt viņu katru, nezinu, tur pusgadu, ja var nopirkt vienreiz oriģinālu un braukt un aizmirst par to, ja. Tas tāds viens no mūsu stimuliem, kāpēc mēs vispār to sākām darīt. Un šobrīd jau konkrēti Redparts, redparts.lv, mēs esam jau vairāk kā 3 gadus strādājam, un viss iet uz augšu, viss notiek, viss strādājam, mērķi ir visaugstākie. Pagaidām mēs esam šeit, ar telpām, kas ir apmēram 250 kvadrāti, ar noliktavu, bet noteikti iesim vēl augstāk. Tā kā šobrīd mēs paši sev vēl joprojām nostādām, arī kaut pēc 3 gadiem, bet mēs joprojām sev nostādām, ka mēs esam sākuma stadijā. Jā, jo mērķi ir diezgan augsti. Tā kā viss būs labi, galvenais strādāt, vēlreiz strādāt. Un tieši tāpatās arī jums. Jūs uzsākāt šo te blogeru, tā teikt, dzīves stilu, jā, viņš ir jāturpina, lai kaut kas arī nākotnē būtu taustāms varbūt tās. Tā paturpinot tām ordinālām detaļām, man pašam dzīvē bijušas situācijas, kad piečukam ap miglu plasmasiņš. Tā izbrauc uz šrotu, 15-20 eiro, jo viņš ir standarts, kad izņem restīti, kas izkrīt un tā tālāk. Es uzrakstu džekē, cik maksā jauns oriģināls 12 eiro. Lētākā šrotā lietot. Tad... Jā, dažkārt tā ir. Tas nav bieži ar oriģinālu daļām, bet tā ir. Arī es esmu saskāries, ka cilvēki šeit atnāk. Jums jau te noteikti visu maksā kosmosu, kaut kāds jums taču tas oriģināls. Bet joka pēc, cik maksā jauns pelntrauks Alfa Romeo, pieņemsim. Jā, un es ar tā neko jau beigi, no galvas nezinu, es paskatos, es viņam saku, 13 eiro viņš maksā. Un viņš lamājās un dusmīgs, viņš saka, es tikko šrotā 25 devu par viņu. Tā kā, momenti ir dažādi un ir lietas, ko oriģināli noteikti vajag izskatīt, kā varianti. Es zinu no savas pieredzes degvielas filtrus pirkt oriģinālus, jo viņi ir tikpat dārgi, cik aftermarkets un tas, ka tikai oriģināli detaļai, tas garantija, ka viņi ir mašīnas, es varbūt vienkārši tā nesaukšu konkrēti, lai kādu tur, bet ir mašīnas, kam oriģinālai filtri, degvielas gaisa eļļas ir lētāk nekā analogs, teiksim, mans vai knekts vai kaut kas tam līdzīgs, jā. Un tas ir, un tas strādā, un arī mūsu klienti, kas agrāk pirka tikai analogs, lai apkoptu savas mašīnas, šobrīd paņem oriģināli, tāpēc, ka viņš ir lētāks. Jā, es arī pats esmu pārbaudījis. Jā. Es varu saukt arī vārdus kaut kāds, kas konkrēti pat viņus nopirka, ja? Danks visiem labi zināmais. Jā, tas ir mūsu starpā. Jā, tas ir mums zināms cilvēks kopīgs, kurš savu busiņu gribēja apkopt, un beigās izrādās, kad oriģinālai filtri, eļļas filtrs, degvielas filtrs, gaisa filtrs un salām filtrs oriģināli bija lētāks. Jā. Tā kā visu, viņš samaksāja, viņš bija diezgan pārsteigts par to. Bet skatītājiem iesaku var droši iet mājaslapā, tev forši zini, kad ir ērti iesist to detaļas numuru, ja tu zini, un tev uzreiz parāda cenu. Jā. Mājaslapa ir ļoti vienkārša, viņi ir vairāk vai mazāk tendēta cilvēkiem, kas zina, ko jau meklē, bet, ja gadījumā nav zināms tas oriģinālais rezerves daļas numurs, var meklēt pēc automašīnas, jā. Var iemest šasīs numuru, pieņemsim, nezinu, BMW, jums pretēji, jūsu draugu BMW, izvēlēs, kas tev tur viņš ir, jā, automāts, manuāls, vienalga. Un pēc kataloga pēc tam jau atlasīt to, ko vajag tajā mašīnai. Jebkurā gadījumā, es tūlītās ieslēgšu no jauna to pašu mašīnu, lai atrastu kaut ko konkrēti. Reku pieņemsim, gribu atrast sev tam pašam BMW filtru, jā, kaut kādu. Lūdzu, gribās gaisa filtru. Mēs viņu atrodam, šeit mums izdod viņa oriģinālu numuru, mēs redzam un apskatīties cenu. Šādā te veidā viņš izmet mums šeit, kas ir pieejams. Tātad cena ir mums vairāk piegādātāji tiem filtriem, oriģināliem, neoriģināliem. Šeit var izvēlēties cenu.
un veikt pasūtījumu. Tā kā viss ir diezgan vienkārši. Nu labi, cilvēks paņēma salicis visu, ko vajag, kā ir ar piegādēm? Paši piegādājat Omnibus, vai jābrauc uz vietas, visam pakaļ? Nē, visi iespējamie veidi uz piegādēm. Var, ja tie reģioni, teiksim, Latvijā ārpus Rīgas, piegādāsim ar kurjeru pastu. Ja gribās uz pakomātu, aizsūtīsim arī pakomātu, bet mēs tā kā vairāk, mums patīk labāk nogādāt līdz durvīm. Nu, jā. Bet principā nav problēma, jebkādā veidā. Visiem pasūtījumiem virs 50 eiro šobrīd piegāde ir bez maksas. Jā, pasūtījumam līdz 50 eiro tur varētu piemēroties kaut kāda neliela maksa, piemēram, ap 2 eiro, 3 eiro, tas, tāda neliela maksa. Rīgā piegāda bez maksas. Vienmēr, neskatoties uz jebkādu summu, Rīgā piegāda būs bez maksas. Tā kā vajag tikai labot un mīlēt savas mašīnas. Tieši tā. Tad vēl šī mums sadarbības tev esmu izdomājis, kad kaut kad varētu palaist akciju kaut kādu. Piemēram, ka mēs kādu preci kaut kam piegādājam. No saviem ātrajiem auto. Jā. Ka tādu akciju varētu kaut kad palaist. Tad kaut kādu mēģināt skatīties, mums kaut ko varam sarunāt par kādu džekiem, kas skatās, ir kaut kādas atlaides ar kaut kādu kodu. Bet to es domāju ar laiku. Šodien mēs noteikti esam atvērti jebkādam tādam interesantam piedāvājumam, jo tā nav vispār nekāda problēma. Nu, tāpēc sekojiet līdzi visam. Varbūt kaut kad parādīsies atlaižu kodi, jums varbūt būs tāda iespēja, ka mēs pievadam jums detaļas uz mājām. Tas būtu interesanti arī skatītājiem, kad pasūt, piemēram, detaļas, un vienreiz mēs atbraucam. Detaļu piegāda dūma aizsaka. Jā. Nākošais, ko es gribēju, kā tev ir ar sociālajiem mēdījiem, ar Facebook, Instagram jums ir, vai? Nē, nav. Teikšu, ka ir šobrīd. Varbūt vienkārši nedaudz pa īsu rokas priekš tiem sociālajiem tīkliem. Nu, jā, mums ir, es teikšu tā, jau ir projekts jauns, un tur gan viss ir kārtībā ar sociālajiem mēdījiem, tur ir kārtībā ar ārzemju auditoriju, bet par to droši vien mēs parunāsim nedaudz kādā citā izlaidumā, jā, jo tas ir daudz lielāka mēroga, tā teikt, projekts, bet pateikšu reizi, viņš vairāk vai mazāk ir tendēts ārpus Latvijas auditorijai. Bet, protams, no Latvijas viņā varēs gan piedalīties, gan iegādāties. Jā. Tā kā, laikam tas ir viss, vēl kaut kas tāds. Kā jūs teicat, tie sociālīgumi mums nav tam redpārtam. Nu jā, līdz ar to pagaidām piesakot īsti nav kam. Tur ir, bet mēs viņus tur... Nu jā, vieglāk pateikt, ka nav. Jā, vieglāk nav. Ejiet vienkārši patiešo iekšā Redparts LV, sūtat detaļas un vīlēt savas mašīnas. Un skrūvējiet arī paši, ne tikai dodat servisos. Un servisiem arī var ieteikt šo kantoru, spērt detaļas. Preču piegādi. Preču piegādi. Kā, piemēram, atrast telefonu numuru, kur tev rakstīt vai patiešo? Visa informācija ir pieejama redparts.lv mājaslapā, telefonu numuri. WhatsAppā var rakstīt, e-pastā var rakstīt. Mēs palīdzēsim arī, ja vajag satāmēt kaut ko, ja ir kaut kādas apdrošināšanas gadījums, vajag tāmu sataisīt, to visu arī mēs varam izdarīt un sadarīt maksimāli īsos termiņos. Vajag tik rakstīt augšā, nekautrēties, nevis tur nezinu, kā varbūt nevajag vienkārši reiz tiešo malu. Tā kā es vienkārši malu vajag to, tam un viss. Jā, mums ir spams citreiz no viena Kristapa, vienkārši spams aiziet citreiz WhatsAppā tā, ka līdz kurš mums ir tik daudz vārds. Jā, bet tā viņš saraksti, kā saka, jāuztais piedāvājums, no kura nevar atteikties. Viss ir ļoti vienkārši. Tā kā es arī saku, mēs jau daudz gadus esam zināmi, un es jau pašā video sākumā arī minēju, ka man pat vairs nav jāsauc kādas man īsti detaļas, vai ka tu jau uzreiz zini, saliec jau un vienkārši atsūti tāmi. Ārējā puses granāti. Ka
tur nevajag tur maksimāli labāko vai ordinālo, ka tās tēmas jau ir izrunātas. Jau pēc mašīnas numuriem, ko es sūtu, jau zinu, kuram vajag dārgākas detaļas, kuram lētākas, kuram vajag maksimāli lēti. Kā arī tāda ģimenei mašīna ir. Jā. Vairs vēl nav. Kura nav? B6. B6. Es viņu nopirku un jau cērā. Jau cērā pa daļā? Nu, skatiņai neizgāja. Ok. 12 divnieki, 1 trīnieks. Wow. Un trīnieks ir par to, ka bagžnieks netaisās ciet, nenosfiksējās. Ok. Un divnieki tur pa grīdā ir tik daudz caurumu. Nopietni? Jā, tur viss atmetās. Bet viss sliekšņu rēmu komplekts, tu zini, kur var uzsūtīt. Reklāts. Var, protams, ka var. Visu var. Vajag tikai darīt. Jā. Lielam viss ir tā izrunāts. Tu izdarīji jau kaut ko labu savā dzīvē? Tu savai mašīnai iedēvi kaut ko labu? Kādu oriģinālu detaļu. Kādu oriģinālo detaļu pieņemsim. Manā vecajā Audi ir oriģinālais salona filtrs, oriģinālie gumijas paklāji, kuras, starp citu, ir izņemti no ražošanas, jā. Bet tik un tā es viņus dabūju, jaunus, nelietotus. Tā kā es savu veco Zuzu arī bišķi palutinu ik pa laikam ar kādu oriģinālo detaļu, jo zinu, ka to vajag izdarīt un aizmirst. Viss. Un viņš tur gadiem atkal... Es īstenībā tagad atcerējos, šo visu gadu laikā ir bijusi situācija, ka es kaut kādu detaļu nevaru atrast, un es zinu, ka tu man viņu dabūji. Jo viņi nekur īsti citur nevarēja. Es biju kaut kur atmet, es vairs neatceros, kas tas bija, bet kaut kas tāds bija. Es katru dienu ar to sastopos, principā, ļoti daudz cilvēki arī. Viņi ir izmisumā jau izmeklējušies visur apkārt detaļas. Viņi man tā arī raksta, kad, teiksim, pie dīlera šo detaļu viņiem atteica, tāpēc, ka izņemt no ražošanas jau ir. Nu, ko nu gan daudz mēs varam tur izdarīt, ja tā detaļa jau ir izņemt no ražošanas, vai ne? Ja viņi neeksistē dabā pēc būtības. Bet ne, ir noliktavs, ir Eiropā, ārpus Eiropas noliktavs, kur cilvēki tieši ar to nodarbojās, jā, kā glabā un tālāk pārdot detaļas, kuru, teiksim, pieejamība jau ļoti ierobežota. Dažkārt tas varbūt ir dārgāk nekā viņi būtu bijis maksājusi jauna, bet nevienmēr. Jā. Nevienmēr. Es zinu, man bija arī situācijā, ar čomu sēdēju vakarā, spēlēju kompi, runājam arī par mašīnām visu. Viņš tur saka, viņam Subaram nevar atrast kaut balku aizmugurē buferim iekšā, jo viņam ir tas divdurju Subars. Nu jā, tas ir rats. Nu, ka viņam tur atšķiroties tās detaļas, viss, ka viņš tur kaut ko baigi meklējis, viss tur beigās no Japānas sūtīs, viņam saka, detaļas numuru zini? Viņš saka, jā, viņš man atmet to detaļas numuru. Es iemetu jūsu mājaslapā. Jā. Un parādīja visu cenu, visu, jau sūta atpakaļ, es saku, ka ir cena visu. Es pat 50 eiro vairāk pasūtīju, kaut kur no turien, saka, latviešu kantors varēja to teikt, bāc neiedomājos. Ne, šobrīd teikšu, kā ir tās ejošākās markas, ir viena no, tieši Japāņi un korejieši varētu būt viena no pieprasītākajiem. Es nezinu, ar ko tas ir, teiksim, tā, kāpēc tā varbūt ir, bet vai tiem cilvēki vairāk grib lutināt savas mašīnas vai vienkārši zina, ko nozīmē Japāņu kvalitāte un liek atkal oriģināli. Tā kā, jā. No mašīnu nopērš no Ķīnas, tev viss detaļas būs mēģināt, jo tas ir oriģināls. Tur arī kā oriģinālās detaļas var sapirkt, jā, dabīgi. Varbūt tāpēc, ka izmanto alīti. Tad var zīmēt, es tev viss detaļas oriģinālās aļikā. Jā. Tā oriģināla detaļām arī ir interesanti, jo toreiz es paņēmu degvielas filtru vai ko oriģinālu, viņš nebija Vācijā ražots, ka viņš bija Ķīnā. Es vēl toreiz vēl sūtīju bildes, vēl ierēdz par to, ka... Ne, arī Vaga grupai pēdējā laikā ir filtri, jā, viņiem virsū rakstīts Made in China. Tas tā ir. Nu, redzi, runājot par Vagu un Ķīnu, tur jau ir vēl viens vesels koncerns zem Vaga, kas ražo tieši uz vietas Ķīnā detaļas, vairāk tendētas Āzijas tirgumu. Pēc fakta tas ir viena tās pašas oriģinālās detaļas. Vienalga tur kaut kāda motora galva, jā, kas ir ražota Vācijā un ražota Ķīnā. Liekas, jāizvēlās Vācijā droši vien ražots. Bet no otras puses, teorētiski. Tas viens tas pats koncerns, viena tā pati detaļa, tikai ražots dažādās valstīs. Jo viņam arī tā pārbauda jābūt vienādai. Tālāk ir vienkārši jau tavi stereotipi.
vai ne, bet, nu, mēs labāk uzticamies, jā, kas ir mūsu vācu kvalitātes, ne. Starp citu, Volksšiem un Seatiem mūsdienu jaunajiem ir laba tendence, ka mums Latvijā šo to ražo. Jā, kā pieņemsim salona gumijas paklāji oriģinālie, ir ražot Latvijā. Tā kā tas priecējas, ka pirmo reizi redzēju, kad gadi 5 atpakaļ vai 6, es biju diezgan pārsteigts un man patīk. Un es sāku interesēties, kas tie tādi ir, jā, Rīgā, ražo, viss kārtībā. Jā. Tā, parunāts ir. Jūs zināt tagad, kur detaļas mēs ņemam, kur jums tagad būs jāņem detaļas. Un tā, šis video ir bišķi savādāks nekā mums ierastie ir. Pieļai doma, ka tagad būs bišķi katrā video kaut kas par jums saistīts un pieminēts. Neatmaksātā reklāma. Nu, kaut kas no savas puses mums arī ir jādod, un tā kā jums skatītājiem būs jāpiecieš reklāma. Jā, un, kā saka, gaidiet informāciju, noteikti uztaisīsim promokodu, un varēs ar promokodiņu kādu atlaidi dabūt, vēl papildus tiem pasūtījumam online. Bet, kā jau es minēju, ja gadījumā nesanāk pašiem atrast, vai nezinu, kā to izdarīt, droši rakstiet WhatsAppā, ir mājaslapā. Podziņa, WhatsApp emblēmiņas spiežam virsū un rakstām mums. Atbildēsim burtiski minūšu laikā. Jā? Un tad, paldies par skatīšanos. Nolaikoju. Varat ierakstīt kaut ko komentāros, jo es zinu, ka tur arī skaties mūs. Protams, ka tu skaties mūs. Es skatījos, es nezinu, es visas noskatījos, bet... Jā, skatos un galvenais es lieku laiku. Jā, tas ir jāieliek, tas palīdz, labi strādā. Un droši vien pēc šitā video apakšā tu arī palasīsi. Stop! Šitais čals vēl nav ielicis laiku. Šītas nav. Jā, piespēj. Tu droši vien pēc šitā video arī paskos līdz video, kas apakšā uz komentāros notiek. Jā. Interesēs jau zinu, kā. Es zinu, kaut ko tādu interesantu pasaka, vienmēr pats čeko vajag to video. Tā kā droši video arī var uzdot jautājumu. Gan jau atradīsim atbildi kā uz jebkuru jautājumu. Ko? Kāds pastāv, cik dārda mīt komentāru? Protams, daudz cik man būtu maksāja. Komentāros, jā, cilvēku komentāros, ja jums tur ir ērti uzdot jautājumus, protams, varat arī par... Bet tas tikai kamēr video tur pāris dienas, pēc tam jau nelasīs, tur, kur vajag. Bet jā, protams, ka ja jums vajadzīgs detaļas. Komentārā jūs varat vienkārši atrakstīties, kad jūs bijāt mājaslapā un kaut ko esat tur jau pasūtījuši. Bet, ja vajag palīdzēt atrast detaļu, tad redpārts.lv. Jā. Ko tas manīs skaties? Es pārāk ilgi sevi, varēs tev skraidīt, nolikt tālu, tad kaut kas jādara. Labi, tad... Paldies, nosties, un tiekās nākošos video. Vasaras solās būs interesanti, pasākumiem ir Jā, es ļoti gribu ar jums aizbraukt uz to pašu Ventspilu, un noteikti vēl kaut kur. To gaidat, Ventspils ir augustā. Jā. Mums ir pasākumi, gaidat video un viss būs. Mēs ejam uz priekšu. Dai, čau.